Prieks jūs satikt Tēvo Tūlio seansā. Šis seans ir sakritis, kā mēs zinām, ar vēl vienu notikumu. Šodien ir aizgājis kino režisors Rolands Kalniņš. Varbūt pirms mēs sākam Tēvo Tūlio seansu, es aicinātu pieminēt arī kino režisoru Rolandu Kalniņu ar nelielu klusuma brīdi. Paldies! Zālē ir izpušķots zālē ir roza pie Rolanda Kalniņa krēsla 5. rindā. Viņam šajā kinoteātrī bija piešķirta goda vieta 5. rindā, tur maliņā, kurā Rolands Kalniņš vienmēr sēdēja. Viņš nāca uz filmām. Pirms 10 gadiem, kad bija Tūlio filmu skati, viņš arī nāca skatīties filmas, un man patīk tā kā spēlēties un rotaļāties ar gadiem un skaitļiem un sakritībām, un Rolandam Kalniņam šogad bija 100, Tēvo Tūlio šogad ir 110, Rolands Kalniņš dzimis 1922. gadā, Tēvo Tūlio 1912. gadā, Rolands Kalniņš ir dzimis Ludzas apriņķī, Tēvo Tūlio 10 gadus ātrāk ir dzimis Rēzeknes apriņķī. Un kaut kā man liekas, ka kaut kā tas viss savalkās kopā un sakrīt, un man liekas, ka ir ļoti skaisti tas, ka Rolands Kalniņš tomēr piedzīvoja savas filmas izrādīšanu Kannu festivālā, un arī pats tur bija. Un tagad arī Kannu festivāla laikā viņš ir aizgājis. Tēvo Tūlio liktenis varbūt nebija tik labvēlīgs viņa dzīves laikā. Toties pēc viņa aiziešanas viņa filmas arī piedzīvo tā kā otro atnākšanu. Par to es arī šodien jums ievadā mazliet pastāstīšu. Es domāju, ka jūs visi zinat vismaz vienu faktu, ka Tēvo Tūlio ir no Latvijas, no Latgales. Un ka tas arī droši vien ir viens iemesls, kāpēc jūs šeit esat un kāpēc jūs interesēties par šo režisoru. Man pašai interesē par viņu sākās, tas bija jau vairāk kā pirms 10 gadiem, jo 2012. gadā tika pirmizrādīta mana dokumentālā filma Feģe par Tēvo Tūlio un par viņa bērnības vietām Latgalē. Tā kā tā iepazīšanās ar viņu notika jau ātrāk. Un es uzdrīkstos teikt, ka tajā laikā Tēvo Tūlio Latvijā bija gandrīz nezināms lielums. Ar dažiem ļoti retiem izņēmumiem cilvēki zināja, kas ir Tēvo Tūlio. Protams, nebija redzējuši viņa filmas. Un tagad es domāju, tā situācija tomēr ir jau krietni labāka. Ir pieejams viņa filmas gan kinomuzejā, gan Nacionālā bibliotekā, gan citās bibliotekās DVD formātā. Ir filma Feģe, ir grāmata par viņu iznākusi, bet sākt šo stāstu par Tēvo Tūlio es gribētu ar tādu vienu nelielu video atskatu, kā tas apmēram bija, kad mēs pirmās reizes aizbraucām uz Rēzeknes rajonā Ilzes kalnu, tur, kur ir dzimis Tēvo Tūlio, tur, kur viņam ir arī piemiņas akmens, kas tika izveidots arī lielā mērā pateicoties viņa ģimenes aktivitātes rezultātā. Un vienkārši pirmo reizi aizbraucot, ko apmēram mēs tur ieraudzījām. Jā, tāds, paslēgšos uz nākamo Tūlio mājas Čerbinīki. Tāds neliels video, ar ko sākās mans ceļojums Tūlio pasaulē, un es viņu parādīju, ne jau tāpēc, ka tur ļoti jautri parādīt tos cilvēkus, kas tiešām neko par Tūlio nezinu, bet tā apmēram bija visur Latvijā. Tā apmēram mēs visiem mums kaut ko jautātu par Tūlio, tad atbildes būtu apmēram tāds pašs mani ieskaitot. Un šobrīd joprojām, starp citu, tur stāv Tūlio akmens netālu no viņa mājas. Toreiz tie bija Makašāni, šobrīd tas ir Ilzes kalns Rēzeknes rajonā. Un ik pa laikam tur brauc turisti, un ne tikai no Latvijas, bet tur tiešām svētceļojumos vai kaut kāda veida
braucienos, tur ierodas arī no Somijas kino zinātnieki, Tūlio pētnieki. Es pati pie šī akmens esmu satikusi, piemēram, psihoanalītiķi no Somijas, kas rakstīja doktora disertāciju par Tūlio attiecībām ar māti un pētīja to atspoguļojumu Tūlio filmās. Tā kā tur var visāds interesants cilvēks arī šādi satikt. Šis ir grāmatas Feģē Teodors Tūlio vāks, kur arī iznāca reizē ar filmu, kur arī ir viņa paša rakstīta, par autobiogrāfiju nosaukt to īsti nevarētu, arī par viņa atmiņām to īsti nevarētu nosaukt. Tur ir tāds stāsts, ko viņš bija devis kādreiz sieviešu žurnālam Jāna, un tas stāsts ir mazliet tā kā pēc beigām, jo tā leģenda vēsta, ka Tūlio tika uzrunāts šīs dzīves stāstā intervijas sniegšanai, un viņam bija labi panākumi, un to žurnālu pirka arvien vairāk, un tad Tūlio esot paprasījis nav lielāku, viņam par to maksāja. Viņš esot paprasījis bišķiņu lielāku samaksu par to, tad vai žurnālam nav bijis, vai viņi negribēja maksāt, un tad viņš arī palicis mazliet tā kā bez beigām, bet principā tas ir vienīgais tāds puslīdz autentiskais materiāls par viņa dzīvi, puslīdz autentiskais, es saku, tāpēc, ka Tūlio bija režisors un cilvēks, ap kura dzīvi bija ļoti daudz noslēpumu, ļoti daudz mistifikācijas, un daļu no šīm mistifikācijām viņš radīja arī pats. Un ir ļoti daudz lietas, par kurām mēs šodien vairs neuzzināsim, vai tas tiešām tā bija, vai tā bija patiesība, vai tā ir fantāzija, gan tāpēc, ka mēs to nevaram pārbaudīt, gan tāpēc, ka tā laika dokumenti ir pazuduši vai nav pieejami. Un tā kā pētniekiem Tūlio vienmēr būs tāds mazliet noslēpumainais putns, kuru līdz galam nevar izzināt. Piemēram, viena tāda slavena mistifikācija, ko viņš apgalvo par sevi, ka viņš ir piedzimis vilcienā Rīga-Pēterburga. Vai tas tā bija, vai tas tā nebija, to mēs nezinām, bet tas tiek rakstīts arī enciklopēdijās par viņu vai Wikipēdijā, jo viņš pats to ir apgalvojis. Tāpat arī par Tūlio tēvu mums nav ziņu par to, kas ir Tūlio tēvs. Viņa vārds ir pēc Tūlio teiktā Aleksandrs Tugais. Tēvs esot bijis turks vai ar turku asinīm. Bet, teiksim, arī nekādu dokumentāciju, nekādus faktus par to, kas ir bijis šis cilvēks un cik ilgi viņi ir bijuši precējušies ar Tūlio māti, vai vispār viņi ir bijuši precējušies, kur tas noticis. Nekādas dokumentācijas par to pētniekiem nav izdevies atrast. Esot arī viņam plūst viņa dzīslās persiešu asinis. Ja mēs skatāmies uz viņa acu griezumu, uz viņa seju, tad, protams, liekas, ka tā tas arī varētu būt. Te pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz viņa veco māti, vecai mātei arī ir acis tādas, negluži latviskas vai baltiskas, tā kā kaut kāda turku vai persiešu klātbūtnē pilnīgi iespējams ir viņa asinīs. Tā kā Tūlio, par savu dzīvi un arī par savu dzimtu ir atstājis ļoti daudz noslēpumu un ļoti daudz mistifikāciju, kuru viņš pats ir radījis. Tātad šie ir Tūlio vecvecāki, kas saimniekoja Šķerpinīku mājās, kurus mēs redzējām, Antons un Ieva Garšini. Un līdz 10 gadu vecumam Tūlio dzīvo pie viņiem Rēzeknē. Viņa mamma, Helēna Garšina, pēc tam Derožinska, pēc tam Ronkvist, pārsvarā uzturās Pēterpilī. Viņai ir nākamais vīrs, kuru uzvārds ir Derožinskis, un kuru uzvārdu arī ļoti ilgi nesā Tūlio, bet kur Tūlio nereiz nav saticis. Un arī pats Tūlio savās atmiņās raksta, ka viņam sākumā licies, ka viņa vecā māte ir viņa īstā māte, un kad Helēna tā ir kaut kāda skaista, labi smaržojoša viešņa no tālas pilsētas, kas reizēm ierodās un atved dāvanas, un ir ļoti skaista un laipna, bet ka viņa māte ir vecā māte Ieva. Tūlio māte pēc profesijas, Tūlio saka, ka viņa ir bijusi dejotāja, ka viņa ir bijusi balerīna, pats viņš tā drusciņi ironiski raksta, viņa cilāja kājas 3. rindā, 5. no kreisās, kur viņa ir dejojusi. Arī šādi fakti mēs neesam atraduši, ir saglabājušās viņas baleta čībiņas, tā kā iespējams viņa tiešām ir bijusi dejotāja
kādā institūcijā, bet kur, to mēs nezinām. Katrā ziņā viņas otrais vīrs bija Derožīnskis, kas bija saistīts ar militāro pasauli, un 22. gadā, kad Tūlio ir 10 gadi, tad Helēna izšķirās ar šo Derožīnski un dodas pie sava nākamā jaunā drauga, kas dzīvo Somijā, kas dzīvo Helsinkos, kurš sauc Alans Ronqvists. Lūk, šeit mēs redzam, šī ir fotogrāfija Tūlio un viņa mamma, tāda, kāda viņa izskatās, kad viņa pamat Latviju, pamat Rēzekni. Un tāda ir Tūlio mamma, un Tūlio jau pieaudzis Helsinkos. Starp citu, šo fotogrāfiju arī ir interesants stāsts. Tad, kad es sāku pētīt Tūlio, tad, piemēram, Somu pusē nebija nevienas bērnības fotogrāfijas, kurā Tūlio redzams maziņš. Un mūsu arhīvā atradās šī paste, un tā bija tāda. Tad es arī pati pirmo reizi tā kā sajūtu to pētniecības. Es jau neesmu tā kā akadēmiska vai profesionāla pētniece, bet tad es arī pirmo reizi sajūtu to, ka tu, to garšu, ka tu atklāji kaut ko, kas nav zināms, kaut ko tieši to es atklājis, un arī Somijas puse to ārkārtīgi novērtē, ka beidzot viņu rīcībā ir Tūlio bērnības fotogrāfija. Un šeit jau ir Tūlio ar mammu Helsinkos. Interesanti arī tas, ka pirmos 10 gadus viņi nedzīvoja kopā, un pēc tam Helēna nomira 45. gadā, salīdzinoši jauna. Uzreiz pēc kara viņai bija nedaudz pāri 50, un ka visus nākamos gadus līdz pat Helēnas nāvei viņi dzīvoja kopā, un Tūlio bija ļoti īpašas attiecības ar mammu. Tās bija ļoti tuvas, tur noteikti bija arī kaut kādas vēl citas jūtas iesaistītas, kā greizsirdība vai kaut kāda sāncensība ar mātes draugu, viņa nākamo patēvu. Kā var saprast no viņa atmiņām, šis patēvs arī, viņš bija ļoti turīgs cilvēks, un attiecības sākumā viņam bija cita ģimene, kas nedeva šķiršanos, jo tur viņi gribēja, lai mantojums paliek šī Ronqvista kunga. Es ar viņu arī esmu sarakstījusies ar viņu mantniekiem, tā kā lai mantojums paliek šajā ģimenē. Tā kā šī dzīve un šī sadzīve pilnīgi noteikti nebija vienkārša un nebija viegla. Un arī viņa izturēšanās reizēm pret Feģu vai pret Teodoru nemaz nebija tik sirsnīga. Piemēram, viņš atmiņās apraksta gadījumu, kad viņš ir paņemts skolas sporta komandā. Un tas ir hokejs, kad Somi ir piedzimuši uz slidām. Savukārt zēnam no Rēzeknes iespējams, ka vispār viņš bija pirmo sezonu uz tām slidām. Un tad patēvs bija aizgājis skatīties to viņu spēli un aizgājis prom un pēc tam teica, saprāt, man bija kauns uz tevi skatīties, tu biji pats sliktākais, man sakot, tu tur šausmīgi iznesties. Bet atkal vēlākos gados, kad Tūlio sākām nodarboties ar filmu taisīšanu, tad patēvs arī tās viņa pirmās filmas finansēja. Varbūt Feģa viņam piestāstīs, ka tur kaut kādu naudu var dabūt atpakaļ un nopelnīt. Un tad kaut kādu naudu viņa patēvs ieguldīja šajās filmās. Nonākot Helsinkos, Tūlio saskarās arī ar to, ko nozīmē būt, kas viņš arī īstenībā ir visu atlikušo dzīvi, ko nozīmē būt ārpusniekam. Ko nozīmē būt savādākam, ko nozīmē izskatīties savādāk, ko nozīmē runāt ar akcentu. Viņš arī atmiņās raksta, ka viņu saukā gan par ķīnieti, gan par mongoli, bet viņš ir lauku zēns ar stiprām dūrēm, un šos jautājumus viņš ir izcīna šādā fiziskā veidā. Bet katrā ziņā šo imigranta sajūtu, šo ārpusnieku sajūtu viņš tajā vecumā iepazīst diezgan skaudri. Tad viņš sāk justies kā cilvēks kaut kādā brīdī, kad viņš satiek vēl vienu imigrantu zēnu, Krievu, Valentīnu Ivanovu, un viņiem abiem ir kopīga interese. Tas ir kino un tā ir fotografēšana. Un šeit ir ļoti, man liekas, tādas, man šīs bildes ir ļoti mīļas. Viņas glabājas Somijas kino arhīvā vienkārši kā zēni izklaidējas. Tur ir kaut kāda sēga vienkārši nolikt, viņi tās pašas sauc par kino provēm. Tūlio ir saģērbies, iespējams savu patēvu drēbēs, viņš ir grimējies, te viņš ir kā grieķu dievs puskāls un arī uzkrāsojies. Šādi viņi izklaidējas viens otru fotografējot, taisot kino provis, sapņojot par lielo kino.
Un nepaiet laiks, kad arī pirmajai filmai, Tulio ir tikai 15 gadi, kad ir sagrabināta nauda pirmajai filmai, Melnās acis. Filma nav saglabājusies, Valentīns Vālu viņa iemeta ūdenī, jo bija pārāk maz skatītāji tajā filmā. Likās, ka viņa nav pietiekami laba. Bet uzreiz sāk taisīt nākamo, kas ir labāk. Čigāns valdzinātājs apmēram tā pati, bet bišķiņi labāk. No Melnām acīm ir kaut kāda atsevišķa fragmenti saglabājušies. Un Tulio darbojas kā aktieris šajās filmās. Nu, pats viņš saka, ka darbošanās kā aktierim ir acu bolīšana un sejas šķobīšana, un viņu melnu tumšo skaisto acu skatiens tiek raidīts uz kameru un valdzināts skatītājus un iedomātās čigānietes. Tulio tiek dēvēts par Somu Valentīno, viņš arī pats tā kā zīmolos sevi kā Somu Valentīno. Un kas interesanti, ka tā otra filma, Čigāns valdzinātājs, ir rādīta arī Rīgā. Viņa ir kaut kādā veidā nonākusi līdz Rīgai un bijusi Rīgas kinoteātros. Par viņu var atrast arī periodikā ziņas ar nosaukumu, kur tamburīns skan un ģitāra vaida, kaut kas tāds bija tas nosaukums. Un parādās arī intervijas ar jauno filmu zvaigzni Teivo Tulio, kurš stāsta, ka viņš piebrauc ar Kreisleru un kā viņš dzer džīnu tur tajā izplanātas Facer un restorānā, un kā viņš taisās uz Bahamām, var cikot tāda zvaigznes dzīve, tāda zvaigznes cienīga dzīve tiek uzburta. Lai gan, ja pavēta viņa failu tur Somijas arhīvos, tad realitāte ir savādāka. Kad naudas nekad nav, Tulio pārsvarā parādos, viņam ir kaut kāda lieta krimināla policijā par spekulēšanu ar sieviešu zīdu seķiem. Tā kā, man patika, ka pirmajā lekcijā, kas bija par Jāni Gūteru, arī latviešu izcelsmes vācu režisoru Dāvis Tīmens teica, Gūters bija avantūrists, kādam ir jābūt katram īstam režisoram, vismaz tajā laikā. Un es domāju, ka Tulio arī, ka viņam šī avantūrista dāba nebija galīgi sveša, jo citādi tajā laikā, kad tas kino vēl bija kaut kas nezināms un nepazīstams un to varēs nopelnīt un ko. Tur savādāks cilvēks kā avantūrists, man liekas, vienkārši tajā profesijā strādāt nevarēja. Tagad tā ir profesija arī intelektuāļiem un tāds labi noproducēts kino var darboties arī ar cita veida režisoru, bet tajā laikā bija, man liekas, jābūt režisoram un kārtīgam avantūristam. Tulio, man liekas, tāds bija. Un viņi kopā uzņem 4 filmas, kad Tulio izdomā, ka viņš pats būs režisors. Gan tāpēc, ka viņš grib būt režisors, gan tāpēc, ka mēmā kino periods beidzas, un tad, kad ir jāspēlē ne tikai ar acīm un ar sejas šķobīšanu, kad jāsāk arī runāt, tur, protams, viņam ir problēmas, gan tāpēc, ka viņam ir akcents, gan tāpēc, ka viņš nav aktieris. Un arī galvenais ir tas, ka viņš grib būt režisors. Viņš ir gatavs uzņemt savas filmas, un par viņa uzticamu kompanionu visas dzīves garumā kļūst šī ārkārtīgi daļā sieviete, Regīna Linenheimo, kas īstenībā ir arī vēl viens atsevišķs stāsts. Tā ir viņa klases biedrene. Teivo Tulio tiek ielikts tā sauktā Deutsche Schule, skolā, kur mācības notiek vācu valodā, ko viņš vai nezina, vai zina ļoti slikti. Savukārt Regīna ir Somijas zviedriete, no tādas upper middle klases ģimenes, kur ir daudz bērni, kur ir labi audzināti kristīgi vecāki, kas ir ļoti turīgi, tādi zviedri. Un Tulio tiek arī stādīts priekšā ģimenei, ģimene ir šausmās, ka visu, ko tikai ne šo imigrantu zēnu, kas vispār izskatās pēc kaut kā. Bet katrā ziņā tādas draudzība un darba attiecības viņiem saglabājas visu mūžu. Tulio viņu izveido par aktrisi. Regīna pēc tam filmējās arī citās filmās, bet Tulio ir viņas uzticamākais partneris. Viņa, starp citu, piedalās arī scenāriju rakstīšanā. Ļoti bieži viņa netiek kreditēta, tā kā likta titros kreditēta. Gan tāpēc, ka viņa nav profesionāla scenārista, gan tāpēc, ka viņa ir sieviete, gan tāpēc, ka tikai pēdējās filmas viņa jau ir tā kā pilntiesīga scenārista. Bet Tulio filmu šis īpašais tāds sievietes skatiens un tā sieviete centrā un perspektīva uz sievieti arī filmā Mīlestības krusts, ko jūs šodien redzēsiet, tas pilnīgi noteikti ir Regīnas nopelns.
Regīna tiek dēvēta arī par tādu Somijas Grētu Garbo, un tas nav pārspīlēts, jo apmēram 40 gadu vecumā viņa vienkārši pārtrauc filmēties. Nu, tāpat kā Grēta Garbo. Un tur nav vairs kaut kādas mazas lomiņas, vai tur kaut kur šovā, vai kaut kur ko, nē, nu tā kā viss. Viņa sāk strādāt radio par tulku, un tā kā pilnīgi aiziet no šīs kino dzīves. Bet, nu, katrā ziņā tas ir arī, jā, viņa ir viens no Tūlio atklājumiem. Jā, un var cikot, pirmā filma Cīņa par Heikelas mājām, ko Tūlio uzņem kā režisors 36. gadā, tas ir pēc slavena somu rakstnieka Johannesa Linnankovskija romāna. Pirmos vispār viņš ņem tādus slavenus romānus, lūk, piemēram, nākamā filma Silja, pēc Nobela prēmijas laureāta Emila Stilampē romānu Silja jaunībā aizmigusi. Un to, protams, Tūlio dara ar gudru ziņu, jo šie romāni ir populāri, uzreiz ir skatītāji, uzreiz ir lielāka publicitāte. Tā kā Tūlio, viņš ir arī, protams, tāds komerciāli, viņš ir ieinteresēts kino kā kaut kādā komerciālā produktā. Viņam nav tas mērķis, un vispār tajā laikā arī režisoriem īpaši nav šis mērķis, kad, nu kā es tagad meklēšu kaut kādu tur jaunu kino valodu, vai kā es kaut kā pašizpaudīšos. Drīzāk tas iet caur kaut kādu tādu skatījumu, kā es tagad pārsteigšu šo skatītāju, kā es tagad ar viņiem nomanipulēšu, ko es tur tādu parādīšu, ko viņš nav redzējis. Ka tas vairāk ir šāda veida pieeja kino, ko Tūlio kā autoru kino spilgts pārstāvs, protams, arī realizē. Un Tūlio pirmās 3 filmas neviena nav saglabājusies, viņas ir gājuši bojā studijas ugunsgrēkā. Un šis vienkārši ir tāds ļoti skaists kadrs arī no tādas režisora Sāmī Van Ingena filmas Flame, Liesma, jo pamazām ik pa laikam kaut kādu Tūlio filmas gabalu šeit tad kaut kur atrod, un no Silvijas neliels fragments tika atrasts Parīzē, kādā cinematēkā Abadedzes. Un tad šis Sāmī Van Ingens uztaisīja tādu īsfilmu, viņu rādīja arī Riga Ifto filmu, kur tādā ārkārtīgā palēninājumā vienkārši mēs skatāmies uz burvīgās brīnišķīgās Regīnas kadriem, un pāri iet tā apdegšanas, tā patina. Un tas efekts ir, es tiešām iesaku to filmu atrast un noskatīties. Viņa ir ļoti īsa, protams, bet ārkārtīgi efektīga. Es nestāstīšu par visām Tūlio filmām, tas būtu pārāk gari. Vienkārši pieminēšu vēl šo nākamo, jo šī nostiprina tādu Tūlio kā režisora reputāciju, un no šīs filmas viņš sāk strādāt arī ne tikai kā režisors, bet arī kā producents, kas īstenībā viņa gadījumā ir svarīgi, jo viņš arī ir spiests ļoti daudz domāt par to ne tikai kā es uzņemšu, bet kā es to apmaksāšu, cik skatītāji atnāks uz manu filmu, kā es to pārdošu. Tā kā tādā ziņā šī filma ir nozīmīga, un vēl arī šajā filmā principā Tūlio iezīmē visus tos tēlus, kas būs viņa turpmākajā filmā. Gan tādā simboliskā nozīmē, tur ir krāces, tur ir siena kaudzes, kas vēlāk kļūst arī par tādu vispār somu kino siena kaudzes mīts, ja. Tas ir Tūlio radīts. Skrejoši zirgi, mākoņi, acis, liesmas, tas viss ir šajā filmā. Plus šajā filmā viņš safilmē vēl ļoti efektīgu materiālu, tās pašas krāces, tos pašus skrejošos zirgus, tikpat efektīgs kā mūsu Leonīda Lēmaņa, Ulda Pūcīša slavenajā jāienā pat vēl, tur var strīdēties, kuram ir efektīgāk. Un šo materiālu viņš bez kompleksiem izmanto savās nākamajās filmās. Ja viņam vajag krāces, viņš paņem ieliek. Ja viņam vajag zirgus, viņš paņem ieliek, vienkārši viņš nemaksā divreiz. Tā kā šāda pieeja arī bija raksturīga Tūlio un viņa filmu producēšanas taktikai. Te vienkārši mēs varam izskriet cauri. Jūs redzētu, kādi ir tie viņa izslavētie sieviešu tēli. Viņš ārkārtīgi arī, piemēram, tie viņa prostitūtu vai kritušo sieviešu tēli, un tas ir vesels atsevišķs žanrs arī mīlestības krustā. Jūs redzēsiet Reginu Linnenheimu atkal,
Reginas Līnenheimo acis ir, pat arī ar YouTube var atrast, ir kaut kāda somu repa grupa, kad arī ir tāda dziesma Reginas Līnenheimo stilam, Reginas Līnenheimo acis, ja viņai veltīts. Nu, lūk, un te mēs esam pie filmas Mīlestības krusts. Par šo filmu Regīna Līnenheimo saņēma Jussi balvu par tēlojumu šajā filmā, kas ir lielā Kristapa ekvivalents. Un šī filma ir ļoti būtiska. Es priecājos, ka Kino muzejs izvēlējās parādīt šo filmu, jo šī ir jau pēckara filma. Tātad ir beidzies Otrais pasaules karš, Somija un arī Tūlio ir piedalījies karā. Somija ir zaudējusi, tā viņa paši uzskata par spīti tam, ka izdevās Krievus atvairīt ziemas karā. Viņi ir zaudējuši teritorijas, viņi ir zaudējuši cilvēkus. Arī, starp citu, šis aktieris Gille Oksanens, kas bija futbolists, ārkārtīgi skaistais un seksapīlais aktieris, ko Tūlio arī no futbolista izveidoja par kinozvaigzni, ir kritis karā. Un Tūlio filmās, un vispār Somu kino parādās tā dēvētās problēmu filmas, kur tiek runāts par dzīves skarbo pusi, par to, ka nav naudas, par to, ka nav ko ēst, par dažādām sociālām problēmām, ko tas nes līdzi, alkoholisms, prostitūcija, vārdarbība, un Tūlio filmas zināmā veidā arī ierakstās šajā straumē. Varbūt ar to atšķirību, ka viņš joprojām paliek melodrāmas adepts. Un visi šie ārējie līdzekļi, ko viņš izmanto, tie ir tipiski, tādi it kā tipiski melodrāmas izteiksmes līdzekļi, bet Tūlio gadījumā tur savienojās gan Holivuda, kā viņš gaismo kadru, kā viņš gaismo sieviešu acis, sievietes seju, kā viņš izmanto ļoti skaistus cilvēkus ar skaistām sejām, skaistiem ķermeņiem. Visi šie dialogi, mazliet klišejiskie, mazliet banālie, brīžiem tēmu atkārtošanās, tas viss nāk tā kā no Holivudas. Turpat blakus viņam ir vācu ekspresionisms, ārkārtīgi izteiksmīgs kadrs. Tūlio, kas ir raksturīgs arī autoriem, pārvaldā tehniskos līdzekļus ļoti labi. Viņš zina, ar kādu objektīvu filmēt, piemēram, Mīlestības krustā, tur būs izbarošanas aina. Un tas vīrietis, kurš uzklūp Regīnai Līnenheimo, kā viņš ir uzfilmēts ar kaut kādu platleņķu objektīvu, kad viņa seja izskatās arī tāda izstropļota un briesmīga. Tātad tur arī ir tādi ēnu spēles, kad parādās kaut kādi zīmējumi uz sienas. Tad tur nāk klāt šis vācu ekspresionisms. Tur nāk padomu montāža. Kad saliekot kopā divus kadrus, parādās kaut kāda trešā nozīme. Tā kā šīs viss arsenāls Tūlio padara par autoru kino režisoru, nevis vienkāršu komerc režisoru, kas tā kā ražo filmas, lai izklaidētu publiku un kaut kādus kairinātu viņu jutekļus. Protams, autoru kino koncepts tiek noformulēts vēlāk, 50. gados. Bet Tūlio filmās šis autora koncepts jau ir. Pie tam tas ir intuitīvs. Tūlio nav intelektuāls režisors, viņam nav kino izglītības. Viņš iespējams arī nespētu intelektualizēt tā savu kino pienesumu, bet viņš to dara intuitīvi. Kā viens no pirmajiem Somijas kino autoriem, par ko viņš tiek uzskatīts. Un filma Mīlestības krustā, kāpēc es priecājos grādi tieši šo filmu? Kā ar šo filmu sākās arī tas trakais Tūlio. Jo, ja jūs redzētu, tā kā viņa trīs tā virsotne tiek uzskatītas, dziesma par ugunssēto puķi, šī Mīlestības krusts un tad nākamā Nemierīgā asins. Un Mīlestības, tā filma, kas ir pirms tam, ko es rādīju, dziesma par ugunssēto puķi, un tiešām tā ir tāda klasiska melodrama, meitene no laukiem, tur viss labi, pilsētā slikti, spiesti kļūt par prostitūtu pēc nodevības, mēs varam just viņai līdzi. Tā kā viss tā ļoti pareizi. Šeit jau parādās tā kā pilnīgi cits, tas mazliet tas rakurs un skatījums, ka sākums ir, es klīt aizrunāšos laikam par daudz. Ka sākums ir tieši tāds pats,
uz vientuļas salas, tur Bākas uzraugs, viņa meitiņa skaistā. Bākas uzraugs ir cietis pievilšanu no sievietes puses, tātad māte viņu ir pametusi, kā mazu bērnu aizgājis līdz citam vīrietim, nu tā kā it kā šie labie lauki, un tepšā laikā to jau rāda, nu cik ļoti toksiski var būt šī vide, kur jauna sieviete ir spiesta dzīvot viena, ar traumētu, emocionāli vardarbīgu tēvu, kuram patīk iedzert, kurš tā kā nav spējīgs iedzināties viņas jūtu pasaulē, kurš sargā viņu no pasaules, kurš nav spējīgs uzklausīt viņas emocijas, un cik bīstama dzīve var būt sievietei, kura neapzinās ne savu ķermeni, ne īsti savu seksualitāti un nespēja par to runāt. Un principā, nu, viņas tēvs, viņas dzīvi, teiksim, tā sačakarē divreiz. Vienreiz tātad bērnībā sargājot viņu no visas pasaules, un otrais, ka viņš ierodas jau pie viņas pilsētā. Un arī jūs šajā filmā redzēsiet, ka līdz pusē viņa iet tā kā tāda klasiska melodrāma, un tad pēc šī gadījumā, kad galvenā varone tiek piespiesta vardarbīgi uz seksuālām attiecībām, principā tā ir izvarošana, kas arī tajā filmā kas tajā laikā filmās galīgi netika rādīt bieži. Pēc tam no otrās puses, nu, tur aiziet šis neprātīgais, trakais Tulio, kur ir kaut kādi pilnīgi neprātīgi, negaidīti, brīžam absurdi risinājumi, ko Marko Varjolu, tāds somu zinātnieks raksturoja, kas stāv tuvāk Buņuela pasaulē nekā mums šķiet. Pateikšu vēl nobeigumā dažus vārdus par Tulio karjeras nobeigumu. Tātad piedzīvojis savus ziedu laikus, 40. 50. gados Tulio pamazām arvien vairāk krīt tādā kā gan kritiķu, gan skatītāju nežēlistībā. Viņa filmas tiek arvien mazāk apmeklētas, kas, protams, režisoram, kurš pats arī sevi producē, tas ir arī ļoti izšķirīgi. Arī kritiķi paliek arvien nesaudzīgāki. Un kāds tam ir iemesls? Nu, gluži vienkārši. Laiks iet uz priekšu. 43. gadā, piemēram, Rossellini uzņem Roma atvērta pilsēta, 48. gads velosipēdu sāka, neoreālisms. 50. gados dzimst franču jaunais Vilnis, kamēr Tulio strādā tajā savā stilistikā, kas tajā brīdī, protams, izskatās arhaiski un vecmodīga. Un ko nav īsti kritiķi, protams, bija spējīgi tā kā pamanīt un novērtēt. Un, protams, ka mēs varam uz Tulio filmām skatīties gan kā uz kīču, gan kā uz kempu, bet es ieteiktu vienkārši to nedarīt, jo Tulio kaut kā pamanījās visas dzīves laikā to savu stilistiku saglabāt abrīnojam vienotu. Un īstenībā, protams, ka lielākais iegūms būtu, ja mēs Tulio filmas varētu skatīties vismaz vairākas kopā. Šī ir viņa pēdējā filma Sensuela, kas tiešām kļuva par krahu tādā ziņā, ka Tulio atkal kārtējo reizi eksploatēja šo savu pavastās un pamastās stāstu, bet darīja jau to tādā seksuālās revolūcijas un 70. gadu it kā bišķiņ tādā freestylā, kas tiešām šo filmu jau ieraksta kaut kādā kempa stilistikā, un es zinu, ka, piemēram, Somijas filmu institūts šo filmu nekad nedod rādīt vienu pašu. Tā kā viņu vienmēr ir jāskatās kopā ar citām Tulio filmām, lai vispār spētu šo filmu adekvāti novērtēt, jo, ja to skatās vienu, viņu uzskata un starp citu pareizi dara, tad rodas vienkārši nepareizs priekšstats par šo režisoru. Sensuāls liktenis bija tāds, ka cenzūra šai filmai uzklupa pamatīgi sagraizīja. Pirmsrādi piedāvāja nevis kaut kādā centra vai kādā kinoteātrī, bet kaut kādā nomalē, kas specializējās pornogrāfisku filmu izplatīšanā, kas, protams, Tulio dziļi aizvainoja, uzlika vecuma cenzu. Kritikas par šo filmu nebija nevienas, un viņu noskatījās laikam 772 skatītāji. Pēc šī Tulio, kas pats bija arī savu filmu producents, pateica, pietiek. Viņš nodzīvoja vēl līdz 2000. gadam, dzīve turpinājās, bet filmu karjera bija apstājusies.
Arī tiekoties Somijā ar vairākiem kino zinātniekiem, 80. gados par viņu interesi atjaunojās un bija izaugusi jauna kritiķu paudze, kas vēlējās rādīt viņu filmas, vēlējās viņu intervēt, vēlējās ar viņu runāt, viņš nekad nepiekrita. Šie cilvēki atcerās, ka viņš staigājas ar Helsinkiem, tādā karā smētuli, viņš gājis uz kino, sēdējis trodziņos, bet nekad nav vēlējies vairs tā kā piekrist vai atgriezties kino pasaulē. Un tikai 2000. gadā, kad Tullio devās mūžībā, tad gan tiešā, gan pārnestā nozīmē sākās Tullio filmu renesanse. Kad Somijas kino institūts rekonstruēja, restaurēja visas viņa 16 filmas, dažas burtiski tika vilktas ārā no kaut kādiem šķūņiem vai kinoteātriem, kur tās bija palikušas projekcijā, tika izdots DVD, notika dažādas viņa filmu skates. Ir ļoti daudz pētnieku, kas strādā ar Tullio filmām, jo tas veids, kā viņš strādā, viņš ir ārkārtīgi interpretējams. Ļoti daudzos dažādos veidos, kas arī ar pateicību tiek izmantots. Tā kā lūk šāds dzīves stāsts, un laikam beigās man jāpasaka, ir daži vārdi vēl par Tullio latvietību, par cik viņš ir šajā programmā, viņa filma. Protams, Tullio ir somu režisors. Visa viņa māksla, visa viņa kino mantojums pieder pie somu kultūras, pēc tautības, protams, viņš ir latvietis. Ir arī dažādi tās urbānās leģendas, par kurām grūti pateikt, vai tās ir patiesība vai nē, bet arī man daži viņa draugi Somijā stāstīja, mūža beigās viņš bija aprūpas iestādē, viņam esot bijusi demence, un viņš esot sācis runāt kaut kādā dīvainā valodā, ko neviens nesaprot. Visticamāk, tā bija latviešu vai latviešu valoda. Un tad ir viens tāds joks, ko es parasti stāstu, kas man ļoti patīk, arī runājot ar vienu jaunu somu kino zinātnieku. Viņš teica, jā, un tas Tullio, un es visu laiku domāju, kāpēc viņš ir tik atšķirīgs no citiem somiem, un ka viņš ir tik ļoti atšķirīgs ar to savu kaislību, un ar to savu temperamentu, un ar to savu jutekliskumu, un ka viņam viss ir tik pārspīlēts, un viss ir tā kā lielāks par dzīvi, bigger than life, ko jūs arī redzēsiet filmā. Un tad es sapratu, kad es uzzināju, ka viņš ir latvietis, skaidrs, droši vien tāpēc, ka viņš ir latvietis. Un tad šis ir tāds joks, kas man pašā ļoti patīk, ko es vienmēr stāstu, bet es arī vienmēr beigās piemitinu, bet iespējams tāpēc, ka viņš bija latgalietis. Tā kā es novēlu jums patīkamu seansu, un tiešām varu tikai atkārtot, ka Tullio, filmas ir jāskatās kā kopums, lai viņu un viņa stilu un viņa izteiksmes līdzekļi jūs tiešām spētu izbaudīt tajā pilnībā, kāda tur ir ietverti. Paldies un jauku skatīšanos!